Sveiki, kā iet? Sveiki. Mani meklējat? Jā, ko dzēbs vajag? Kā lūdzu? Dzēbs vajag? Jā. Jā? Šausmīgi vajag paskatāt noplīst. Jā? Viņš nekur neskrien? Nu, it kā jau... Tā jau... Šitā video kamerīti. Jā, mūsdienās tādas maziņas, jā. Nu, tas ir tā, kamēr vēl nav izvilkta lielā, mēs ar mazo. Mums tur ir mētelis, silts, bikses. Tā, garš mētelis, tāds labs bikses, kaut kāda kreklis, jā, kaut kāda. Drēbīts labi, nu, varbūt... Jā, bītli, vai tāda vestīte, tāds silta. Jā. Varbūt vajadzētu nomazgāties, tad varētu arī silti saģērbties tīrām drēbēm, jā? Šaujam, uz kurien? Vajag uz zeķis vēl nopirmo vai? Grīts man šeit nespēs. Mārtiņš. Jā, redzēju gan. Kur viņš? Viņš klīst apkārt. Viņš cied, ne viņš spēlē, viņš neko nedara. Vienkārši vazājās. Kā mākslinieks? O, nu. 10 eiro tas ir pat raku priekš. No. Viņam tas pa €1,50, ne? Viņam tas paņemsim pa €1,50. Būs jau labi. Kā tur ir? Cik maksā tur tagad nomazgāties? Šķiet augšā autostacija 3 eirika, man šķiet bija. Apmēram tāda Tas pa eiro. 40 tur? 7 tur vajadzēja? Vo, jā. Vienu paņemt? Vai divas? Viena. Cik bieza? Nu, tas mums Saģot. ir It kā. Nu, bez maisiņa nevajag. Nevajag maisiņu. Mums ir 2,50. Kā 2,50? Jā. Ā, ir pa €1,50. €1,50. Iedodiet €1,50. Nekar pa eirikam ir vēl. Ā, ir vēl pa eiro jums? Dodiet, rekur pa eiro. Tās siltāks? Kādu paņemsim? Nu, kādu izmēru? Nu, ir 7 arī man ir. tas 527. Jā. Eiro lūdzu. Tā. Labi, nu, tad šito. Tātad šito te Atpakaļ. atpakaļ, protams. Nu, kā iekšā slaķņēšana? Paga. O, jā. Savs labs? Jā, Kvalitatīvs. labas. Labi. Ejiet labs. Aizķeršos kaut kur nebūs labi. Es tagad iešu, spēlēšu ģitāru, pelnīšu naudiņu. Jā. Bet mērķis te, nu kāpēc naudu pelnīs? Lai būtu naktsmājām, pusdienām, vakariņām. Nē, nu, tagad ēdamies man it kā ir, jā. Tagad atliek tikai sapelnīt naudīt priekš naktsmājām. Cik maksā? 2,20. Kaut vai- No cikiem līdz cikiem tur ir? Šķiet, ka tagad no 5 līdz rītā uz 9 tā kaut kur. Apmēram. Kā tur ir apstākļi? Maksā cik grib, vai pirmajā stāvā gul uz grīdas, teiksim, vienkārši uz grīdas, bez kādiem Bet mandričiem. vismaz silts, ne? Nu, tur jau viss tas salds. Tā, kas mums būs? Un man tagad stiep šitās paunas visas ārā, prāmas. Jā. Nē, tad daļa būs vienkārši jāizsiež lauk. Nu kā jūties? Atvieglot. Jā. Super, labi. Daudz labāk, vai ne? O, jā. Tā nopičinājos. Super. Brīgi, fantastiski. Nu ko darām? Kādas idejas? Nu tev viss derēja? Super. Jā. Skolīgi viņā nav, bet nebija slikti vēl. Kā mētelis? Silts, ne? Es domāju, ka būs labs. Paldies, jā. Es tagad kādu aliņu ķertu. No aliņa nevar būt tēja labāk. Pēc šitādas te pičjošanās. Aliņš ir labāk, jā. Nu jā. Es pat nezinu, kur es tagad savu naudu slikts.
Es kaut kas tur. Tā, nu kur laižam? Kur tu ņem saliņu? Tepat uz vietas kaut kur. Un tāda iespēja. Ir tāda iespēja, ir? Ir. Tervecīt. Niknais apinīts. Pupumies. Nu labi. Tēja nav labā. Kā lūdzu? Tēja nav labā. Nu, dzēri labi teikt, vai lūku. Zini, kā cilvēki tur par rēķiniem domā, tur telefons neapmaksās, tur dzīvokli met ārā. Par ko tu uztraucies? Vienīgais uztraukumu. Nē, vispār uztraukumu nekādu nav. Praktiski nekādu, ne. Es zinu, ka es ar savu ģitārīti nopelnīšu. Nakts mājām, mierīgi izgulēšos un no rīta atpakaļ uz darbiņu. Nu, darbiņš ir ģitāra spēle. Ko es gribētu mainīt? Nu, grūti pateikt pēc idejas, jo grūti pateikt. Nu tagad tev apmierina visu? Nē. Tikšanās ar visādiem švaļiem, patversmēm, tas ir diezgan briesmīgi. Jāmēģina atkauties, ir atpirkties un vēl kaut ko tā. Nu, atpērkos kā? Es saku, labi, veči šeit. Rublis 50, nu, teiksim, eiro 50, ja? Ejiet pakaļ šnabim, lieciet man mierā. Nu, viss, un tā atpirkšanās. Jā, viņa atnāk. Tā lūdzu. Čau! Māte. Atnāca viens cilvēcīts. Kāpēc atkal filmē? Ko citu darīt? Es neko. Gūt, kā klājās stāst? Zini tā. Zini tā? Un paldies Dievam, paēdis esmu, padējis esmu. Tu jau tieši tāpat tās gandrīz tā kā es sāku runāt. Jā. Mātos Es ar jums gribēju zēni parunāt. Ko jūs darat, kā jau labi klājās? Pamazām runājam ar Gunti. Klausos, ko jūs tur tagad esat pa figni? Es tagad pēdējo video, paskaties pēdējo video, es tagad apskatījos. Kura tieši? Ko? Tur, kur jūs tur pērcēt biļetes ātri, jo tur beigsies, zinu, tas ir pēdējais, es nezinu, kas ir vandālisms, es nezinu, prāta. Par caur adatu? Nē, nu caur adatu vai kas tā filmu, ko jūs tur filmējāt, nu? Jā, to tur caur adatu tā bija. Caur adatu, nu, tur tāda zila studija, cik es sapratu. Jā. To, jā. Cilvēks ar kameru. Jā, to. Interviju ar Gunti? Gunti tevi tā vispār. Gunti mani? Par Nē, mīlestību. man jau vienalga, kas no filmā. Vienkārši es tagad nevaru saprast, man ir vienkārši viena lieta. Es gribēju arī es gribu noskaidrot. Es gribu noskaidrot, kura sasodītā ideja bija mani nosist. Kad? Ko? Kad? Es tā ceru, ka neviens neko nezina. Nē, mēs neko nezinām, par kādām nosīšanām tur runā. Jā, par kādām nosišanām. Tu to zināji, kad aplēses slēž jau līdz 18 gadiem. 18 gadiem Jānim Spulim par manu slepkavību. Es tev, Artūr, ko teicu? Man tavs telefona numurs bija, es vienkārši psihenē atrodos, es teicu, brauc pakaļ man. Bet Pasaka, kad tas kad bija, es esmu normāls. 2012. Mārče, kad tas bija? Tas ir 12. gadā. 2012. gadā. Tev Tagad izveseļojies pēc tā laika? Kā ir iespējams izveseļoties, ja tevi nosit ar zāļu? Nu, zāļu Gunti iespējams. domā par šo situāciju? Atturēt. Nē, no cilvēks, piemēram, ir zārka iemiesojums. Tad tu padomā, cik tas ir loģisks, loģiski pretimnākšana. Nu jā, tās ir manas problēmas, tās bija manas problēmas, bet Artur, ja mēs Es centos darīt visu, ko ja es mēs varēju. veidojām normāls video, kurus tev vajadzēja pateikt, nevis skaties RDR-TV, bet skaties Mārtiņa Gricmaņa purnu no rīta līdz vakaram, kaut kāds 100 kārt man ir jābāzt purnā, es nezinu, ar ko jūs nodarbojaties. Gunti, pēc būtības tev kā cilvēka raksturojums. Cilvēks savā būtībā ir pilnīgi episodisks, vai ne? Un epizožu gadījumu situācijas stāvoklī cilvēks jau ir nestandarts. Viņa morālais psiho, neatļauj, pareizi domāt. Cik mēs gudri runājam. Klausies, es ne vārdu nesapratu no tavas Kas tu ko nesaprast? Nu kā tev klājās? Vispār sen neredzēs.
Jā, CNN man Mēs rāda ar Multiem atkal. prasījām, viņš teica, ka šodien bija redzējis tevi. Parād Nu, mums šitā. Drīkst? Jā, tagad. Filmējies, kā tu tur Tā neko vispār vecais. Kur tas atrodas? CNN, tas ir taisnāt tieši. Kur tas atrodas? Hardlands, ja? Zapis. Klausies, kur šitais atrodas? Tas. Re, Ļoti tu redzēji, smieklīgi. kā tu sev pakasīji pakauli? Pagā. Jā. Nu kā man simkārt galvā? Te vai te? Caur mobilējiem man var redzēt. Jā, protams. Ko nevar redzēt? Tā šādi tas notiek, ja? Varētu kāds lūdzu pateikt, kur atrodas tas tur? Es nezinu. Re, kur ir tā kameriņa? Tu tikai padomā. Kā tad tu domāji, vecīt, jā man? Par kādām simtkartēm tu runā? Nu jā, šeit, vai ne? Pazudīs attēls, tad jau nebūs. Hardlands, ja? Tu līdz tev pievilks klāt. Viss tur ko pievilkt. Nu skaidri bija, tā jūs man esat tikuši klāt. Tu tikai padomā. Iedomājuši, man jāpaskatās, kā kadrs. Nē, nu kāds tu kadrs? CNN, tāpēc es domāju Foxos un vēl kaut kur. Ir kadrs labs pasies pats, es vienkārši neredzu. Vai augstāk, zemāk? Aha, redz, kur ir redzes. Kā kadrs labs? Jā, normāls. Pieturināt vajag. Bišķi tuvāk? Jā. Es ap tur ielīdu. Tā ir normāla kamera vispār, ne? Viņam, man liekas, ka pat nedarbojās. Bomba, jā. Vai tu zini, tu vieni klāt? To viena. Tā ir Sony kamera, jā? Uz to pusi. Pazud. Op, jā. Tagad ir. Tagad ir maestro. Jā, nu maestro. Labi. Tev ar tas pats ir, jā? Un kā tad? Klausies, un kā tad? Mārķim iepatikās. Pļāviens, jā. Man arī iepatikās. Un kā tad var tur pie tās manas baškas tā kā tikt? Tas ir caur Wi-Fi? Nē, caur Wi-Fi tas ir, redzi, tur ir kamera, jā. Nu jā, nu. Un tas ir telefons, viņi savieno. Jā, bet man tas ir simkārt. To mēs neesam likuši iekšā, mēs nezinām. Par ko tu runā, jā. Nē, nu jā, caur mobilo telefonu var. Gunti, ko domā par to simkarti, ko viņš saka par galā? Kā jūs zapīs? Nu labi, tas nebūtu tā. Nu viņš neko nesaka, ko viņš var teikt. Nu, ko es varu pateikt? Bet vienkārši tas nav godīgi. Artur, Jā, Mārta. pagriez to balto, to tur pret mani, un es tev tūlītās viņu atdošu apakaļ. Grīz viņa pirmā filma. Čau, Mārtiņ. Kā ir filmēt? Patīk filmēt? Jau, nu ir. Pagriez vēlreiz. Un tagad tā es izdarīšu tā. Šitā? Nē, nav nekāds simkārt Tur jau galvā. tā lieta, ka tas ir tikai ar kameru savienojumu. Ja būtu simkārt galvā, tad viņi kustētos. Skaties, tu vari šitā te izdarīt, skaties. Nu, Un pārbaudīt. tagad pagroz galvu. Tāds seksīgais čalis. Nē, nu seksīgais šals, jā. Kad Wow, brauksim wow, pie tevi? wow. Es nezinu, man nav nevis. 015, 3. RDM. Tu pa tuvu piebrauc ar ģīmes Caur Wi-Fi, kā tad? Jā, Artur, par šo te joku, jā, līdz 12 gadiem. Par slepkavību. Es biju pasaules klases dziedātājs latviešu. Tu vēl projām esi? Nu, man tāda balss vairs laikam, ka nav jau. Varbūt? Tas varbūt alkohola iespējā. Varbūt skumuli. Varbūt ir nepareizi. Līdz 12 gadiem augstākais. Ure, rata, ko es te tas piegrūst? Kas tas saka pa joku? Gazetēm visu. Cik stilīgi! Ivars ir slepkavības mēģinājuma izdarījums. Nu, tas, ka tā ir īsti 3, 4. 2, 1, aiziet. Labi. Lietas saprast? Ne. Vai atcerīs to rudenīgo dienu un mitros solu tādu labenei, kad pirmā salna sidrapoja zāli, tu mani blekanī atbildējumei. Kad pirmā salna sidrapoja zāli, tu mani blekanī atbildējumei. Un tad pēc gadiem restorānu zālē, tur augstu kalnā, tālu kur ar tālu. Tu
no dzīves maldiem noguruši abi. Mēs klausījāmies tēja koncertā. No dzīves maldiem noguruši abi. Mēs klausījāmies tēja koncertā. Tu stāstīji, cik ātri paiet gadi, kā patrupstīgās glāzeņus brīdis. Cilvēks savā īstā mūža beigās ir atstās vientuļš vēdruksnesī. Un cilvēks savā īstā mūža beigās ir atstās vientuļš vēdruksnesī. Stāstīji, cik ātri paiet gadi, kā patrupstīgās glāzeņus brīdis. Es sapratu, bet man vairs nebija glāstu, jo lustrāt visās recepējā. Es sapratu, bet man vairs nebija glāstu, jo lustrāt visās recepējā. Es vēlos būt kā balta jūras kaija, un tālu, tālu prom no tevis steigt. Kā kaija krīt pār jūru lidodama, tā miršu es par mīlu smiedamies. Kā kaija krīt pār jūru lidodama, tā miršu es par mīlu smiedamies. Kas tā Mārtiņa somā? Tā, šim ir kā vienmēr jābūt. Man somā ir arī pupiņas. Tās ir arī tā sastāvdaļas ir visādi ķiploks, sīpos. Tās pupiņas. Tā, čipsi, kā vienmēr. Tu čipsus mērcē tur iekšā vai kā? Nē, zini maķītis. Man divas bikses ir tāpēc, man biķernieks slimnīcā, bez ko darīt. Pagaid. Šito te, tu tur vēl smērē? Nu, tas nav degradācijas sistēma, tur vienkārši nepareiziem cilvēkiem. Bet nepāriet, kā jau gads ir pagaidis. Tie tā kā būtu zāļi. Viņi vēl nav gatavi? Intel. Ko? Viņi vēl nav gatavi? Nē, varbūt tas ir. Pātri noplūst. Jā, ne, pātri. Pulkts ābols arī ir veselīgs. Šie ir visi skauliņi. Un tu arī zupu? Nē. Zupes varīšu sarkanajā krustā atkal. Kārtējo reizi ar iepriekšēju datumu es dabūju, jā. Ar protokolu sastāvu. Varam aiziet sarkanā krustā un pagatavot? Ar sastāvdaļu. Ar protokolu sastāvošo daļu. Ar iepriekšēju datumu es dabūju. Atguvu, krustu sarkano mierīgi atpakaļ. Vienkārši man tas rodstārs šitam te bija. Nu, tur labi, par to jūs dabūs redzēs, kurš dabūs pa pakaļ par šito te CNN-ā, Fox-Newsā laidīšu. Šī būtu, mapa, bez kuras es nevaru iztikt. Tu kaut kāds sadrāņķēt, bet... Tavu dzimšanas apliecība? Nē, zemes grāmatas nekustība. Nu, te ir, piemēram, viena no lietām. Es tev izstāstīšu. Viena no lietām. Tātad, tā. Anulējot mācas, prasības uzskaitē ar nosacījumu, maznodrošinātajām izmaiņām. Aizbildniecībā un finanšu atbildības nosauktajā daļā pierādām uzskaits prasībām mātei. Priekšrocība, izpildot, ar bezatbildības reģistrā, oficiālo redzamo, kas paredz, bez finanšu prasību likumīgi ar aizbildniecības kriminālu raksturu saistību, bez nodrošinām, adaptācijas un aizgādniecības, laulības reģistrā, kas ir paredzēts ar brīvības, atņemšanas nosacījumu, sabiedrības anulēšanas kriminālu raksturu darbības nepierādamajā daļā par alimentu piedzīšanu. Nē, tas ir rezultāti atceļot analītiskajā pilnsakarā situācijā. Mārtiņ, kāpēc tu melo cilvēkam atskatīdamies? Man patīk tas, kā tu to pasniedz. Te patīk to, kā tu pasniedz, vai? Vai es to pasniedzu? Bet jautājums ir, vai tu pasniedz Vai es to pasniedzu pareizi, jā? Jā. Vot, tad tu pareizi domā varbūt. Man komentārs no jums ir, kā tu viņu pasniedz jau. Ko tieši? Vienkārši, es arī, Tā ir krimināla lieta, jā? Jā, tā ir krimināla lieta, tur ir Armaņš Stalmaņa, aizgādniecības lieta, šitā te ir viena no. Un tur ir, Jānis Sups lietas. Vienkārši draugs esam. Jā, mēs esam Igo, esam. Mīļo māmuliņu. Vija. Man mamma tā sauc. Apsveic tev daudz
ūdeņi aiztekuši, mēs neesam tikušies. Daudz laimīgas tev dzimšanas dienā, kas jau ir pagājis un kas tagad arī būs, kas saka. Varbūt, ka mēs tiksimies, es nezinu, grūti pasacīt to ir. Bet es ļoti tevi mīlu. Lai Dievs ar jums, ar visu cieņu. Paldies, ar visu Dievu svētību. Paldies, tavs mīļais dēls, vecākais. Kur viņa tagad atrodas, mamma? Staicelē viņa dzīvo, kas saka. Es novēlu to. Ir pantiņš, bet, es to neskaidīšu. Un kā viņa sauc? Vija Staģe. Un es esmu Antis dēls. Visu to labāko. Cik vien iespējams dzīvē var būt. Paldies jums, Lārs. Es sapratu, bet man vairs nebija glāstu, jo mums rādīs sāce vece pēdējām.